tikko es biju baznīcā, tagad braucam satikt draugu uz Origo, un tad varbūt mēs uzšķim treniņu kopā. Bet pamatā gan jau, ka bazarēs, filozofēs, kaut ko domās par biznesu un citam vienkārši palīdzēs to judgment dabūt no citas skatu punkta, kā attīstīties šajā visā. Let's go, Origo. Ejam satikt draugu un tad parunās ar viņu un es tev pastāstīšu, varbūt kaut ko mēs esam izsprieduši kopā. Nezinu, izdomās. Katru dienu trenējies, vai kā? Principā tā arī sanāk. Nav bišķi pa daudz? Nu, man sanāk, ka reizedēļ arī, jā. Kā tu tev ir reizedēļ? Nu tā labi uztais. Reizedēļs ir kaut kādās dienās, kad vienkārši nesanāk. Piemēram, vakardien nesanāca vienkārši, nebija laika. Nē, vakardienas uztais, what the fuck, kas tad ir? Aizvakar piekdien nesanāca laiks vispār. Paēda, kaut ko pačinī nebija. Un tad man sanāca reizedēļs. Gym days ir gym days, jā, tur ir obligāti jābūt. Bet tad ir parastās dienas, kur vienkārši dipi, pull-upi. Ja es mājās, tad es taisu bieži vien tā kā paaugstinātus push-ups, lai tev tā kā stretch ir idīgi. Tā kā tas tā. Super. Tu taisīs? Jau tu rotu kaut kādā. Liela balut, Un tas, ka var šito vēl izdarīt, kaut gan ir tīpi taisīt, kur spēli ir un ko skrīt. Bļāvis, ja šitas pacelsies, es teiktu, kādas izdarīt. Pēkļi. Давай. Jā, šito riktīgi skečīgi. Crazy treniņš visam. Šis pat nebija treniņš, mēs vienkārši bench maksojām. Tā ir. Back home again. Tātad. Es pārēc atslēju olas steidzoties uz baznīcu. Šis jau ir te stāvi. Šis ir tagad, es runāju par sāgi, kasti, eggs. Nu, protams, apēdīšu, bet paēdīšu šito un tad es tev pastāstīšu, ko es uzzināju, satīkoties draugu, ko mēs izrunājām. Īstenībā interesanta lieta. Mēs pārunājām daudzas lietas, no tā, kādu kontentu taisīt, kas būs tas, kā mēs to biznesu činīsim uz priekšu, kā no tā nopelnīt, kas ir labākās lietas, ko darīt, līdz pat tādām lietām, kā tur dzīves jēga un beigās, jā, nu, dzīves jēga ir pieredzes, visu to nevajag tev domāt, es tev pastāstīšu. Pieredzes ir dzīves jēga, jā. Un viena lieta izlaica ļoti no šīs sarunas, bieži vien mēs vienkārši prasījām, ok, mēs tā kā esam atšķirīgi. Mēs tā kā, ja tu padomā savus klases biedrus, tad viņi nav tā kā tu. Visticamāk, ja tu skaties manu kanālu, tad tu esi līdzīgi kā es. Un viņi neceļās agri, negrindo un neiet tur trenēties un nedomā par nākotni. Un tad tā kā, ok, kāpēc mēs tādi esam no pieredzi, kā mēs esam izauguši, kas mūs ietekmēs, tas ietekmē to, kur mēs esam tikuši tagad. Bet tas nav tik svarīgi. Svarīgi ir tas, ka tu esi te un tu esi ārpus no šiem mentālajiem slogiem, ko parasti cilvēki tur. To, ka tu tomēr zini, ka dari to un tu jau esi uzsācis jau to darīt, vai vismaz tev ir tā dzirksteli iekšā. Tas ir svarīgi. Un tajā pašā laikā atkal mēs ejam pie
tajā sarunās mēs ejam pie dzīves jēgas, un tad mēs principā varam ar neko nedarīt. Galvenais ir tā pieredze un to, cik tu ļoti pats vēlies savādāku pieredzi savā dzīvē iegūt. Tas ir tas, kas izlaiž mūsu sarunā, tas, ka tu ej tagad kaut ko činīt, kaut ko darīt, veidot biznesu un strādāt stipri un būs šīs grūtības visu laiku, tikai lai nākotnē vai šīs pieredzes būtu labākas, jaunas, citas, svaigākas. Es pat īsti nezinu, kā to pateikt, bet mēs strādājam grūti tikai, lai mums būtu labi kaut kad. Nu, tie ir saprotami, ja? Bet tagad tu izej cauri tam, kad, kāpēc es daru tā un cits daru tā. Tas nekas no tā nav pareizs. Viss ir tāds. Ir. Tā kā, es nesaku, ka es daru pareizi. Es nesaku, ka es daru pareizi, kad jāiet biznesu činīt visu to, bet es saku, ka es daru pareizi dēļ tā, kad es domāju, ka es gribu šīs pieredzes tālāk. Tā kā, ja tev ir šī dzirkstele, ja tev ir šī ideja, ka tev jādara, es neteiktu, ka tas ir labāk. Tieši tā. Es neteiktu, ka tas ir labāk. Tas ir sarežģītāk no vienas puses, un tev prāts činī vairāk, un man personīgi, jā, tā kā, ja tu esi apzinātāks par vairākām lietām, tu esi saprotis dzīvi no citām skatu punktiem, tas nevienmēr ir labi. Bet, ja tev ir šāda dāvana dota, un tu esi ticis līdz šim, kāpēc gan neizmantot? Tā kā, jā, mēs varam apstāties un nedarīt neko, ko es arī vairākas reizes mēs runājam par to. Var apstāties, var nedarīt neko, bet tajā pašā laikā, tagad tu apstāsies un nedarīs neko, tu zini, ka tu vari darīt kaut ko. Tev tāpatām būs kaut kādā brīdī, kad tu atkal atsāks to darīt, tāpēc, ka tu esi tāds. Tu vari sabojāt savu dzīvi uz ilgāku laiku, bet vēl noprojām un atkal pamats būs tev tas, ka tev ir tu gribi to augstāk, tu gribi sasniegt tālāk. Ja tev nav šī dzirkstele, tad tu visticamāk neesi noskaties tik tālu. Tu esi paskrolojis tālāk un skaties tālāk. Bet ja tu esi noskaties tik tālu un čekiņ, tu esi tas fujeks. Tā kā, tad mēs varam maukt uz priekšu. Mēs varam maukt kopā uz priekšu un aiziet pačako linkus aprakstā, tur ir Latvijas izvēles stils, tā kā pievienojas noteikti tur, pievienojas WhatsApp grupā uzrakst kādu jautājumu, pabazarēsim. Šodien aizgāja kaut kāds filozofiskais video, tā kā, bišķi savādāk nekā parasti, bet principā tā mums tās sarunas ar draugu sanāk, vienkārši visu filozofiju un dzīves jēgas un lietas tādas, kas varētu būt, ja es šitā darītu un jā. Bet tas ir viss par šī video, tiekamies rītdien arī būs video, tā kā nospied to sarkano podziņu, ja tu vēl neesi to izdarījis, nospied to gaisā aizsūti savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani izšķaujamies caur atmosfēru.